Vakar Rīgas mērs aizdevās nelielā pastaigā pa Brasu, lai uzzinātu, kas tur ir uzlabojams. Un lūdza, lai komentāros norāda, ar kādu apkaimju biedrībām viņam vēl būtu jāsatiekās. Es ieteiktu Kleinbergam iziet ārā no domes, pa labo pusi aiziet līdz upei un paskatīties to vietu, kur vakar notika nelaime, kamēr viņš staigājās pa Brasu. Un tagad jautājums, kāda ir prioritāte Kleinbergam? Vai esat dzirdējuši, ka šodien viņš kaut kādas ir uzdevis kaut ko vērtēt vai domāt, ko ar to darīt? Jo ne tagad tur ir metāla stabi, ne arī iepriekšējais progresīvais mērs rūpējās par cilvēku drošību, jo mašīnas tieši tajās vietās iebrauc Daugavā regulāri. Bet Kleinbergs klusē, jo ir vieglāk staigāt pa rajonu, kur tev priecājās, paskatīties, uzlikt kādu veloceliņu, bet šoreiz šī te neizdarība maksāja cilvēka dzīvi.